kā pareizi noregulēt augsnes diskus. Principā augsnes diskiem aizmuguri balstās uz ruļļa un priekšpus balstās uz uzkaras rokām. Nekādi peldošie vai kaut kas tam līdzīgs. Ja diskiem priekšā nav rati vai kāds cits balsts mehānisms vai vidu kaut kādi ratiņi nav, tad tikai iestatīts augstums. Otra lieta, pirmā rinda, ja ir tā kā Hodgson, teiksim, parastie diski, nav X-veida, pirmā rinda iet seklāk, otrā rinda iet dziļāk. To proporciju to var pieregulēt pēc jūtām un jāatbrīvo ir arī traktoram uzkaras rokām atsaites sāniskās šķērs stabilizatori. Šie ir jābūt vaļā atbrīvotiem, un ja diski pareizi noregulēt, viņi iet taisni no aizmugurs. Viņi nevelk traktoru ne pa labi, ne pa kreisi. Respektīvi, uzkaras rokās, ja ir atbrīvots, tad arī viņas teiksim, ja ir nepareizi kaut kas, tad tie diski vienkārši aizpeld uz vienu sānu diezgan pamatīgi. Un, protams, to mugurstieni darba pozīcijā atbrīvot kaut cik. Vienīgais, ka kad braucot, viņš tā kā varbūt tās būs vairāk nospriegots. Hidrocilindri vienkāršāk to no traktora pieregulē, lai viņš ir brīvs. Tas arī īsumā viss, nekāda cita dižā zinātne te nav.